Labrīt visiem! Esam šajā webināru sērijā EA Studio. Esat aicināti atpakaļ. Šogad mūsu ideja ir sākt ar pamatiem. Kā var ja mākslīgais intelekts ir tāds buzzwords, tad mums jāsāk ar pamatiem, jādomā par digitālo transformāciju, ko jau mēs daudz esam dzirdējuši, bet vēl tikai daži grasās sākt. Šajā laikmatā mākslīgā intelekta, mūsuprāt, ja tu neieliksi vilcienā, tad konkurenti tevi ļoti ātri aizskries uz priekšu un pazaudēs savas pozīcijas. Tāpēc iesakam sākt. Šajā webināru sērijā šodien runāsim par pašiem pamatiem, tālāk par stratēģiju, kā mēs to visu vislabāk varam ieviest, kā pieskarsimies arī iekšējai kultūrai uzņēmumā, kā mainīt šo domāšanu, kad darbiniekiem pašiem ir jādomā un jāievieš inovācijas un mazliet ir jāpakļaujas šiem rīkiem. Viņi mūs neaizvietos, tikai papildinās mūsu iespējas, mūsu liederību, efektivitāti. Par to arī runāsim tālāk, pieķersimies mākslīgajam intelektam, dzirdēsiet no vairākiem uzņēmumiem par kā viņi efektivitāti ir ieguvuši, uztrenējuši darbiniekos, gan procesos, kā mēs pāraugam projektus digitālajā vidē, un arī pieskarsimies, kas ir klienti digitālajā vidē un kā viņus piesaistīt. Noseksim visus šos aspektus, bet sāksim ar pamatiem. Šodien mums ir pievienojies RBS pasniedzējs un digitālās transformācijas eksperts Rīgas biznesa skolā Aldis Greitāns. Altu arī māci maģistriem šo kursu, un tāpēc noteikti esi ideālais kandidāts, kas, lai iezīmētu visiem skatītājiem, ar ko tad jāsāk un kas vispār ir digitālā transformācija. Tāpēc dod vārdu tev. Jā, labdien, paldies par priekšā stādīšanu. Par spīti digitālai transformācijai, tad es vēl joprojām dalīšos ar ekrānu, jo es esmu sagatavojis prezentāciju. Es ceru, ka viņa jums ir redzama, un sāktu ar retorisku jautājumu. Tātad, kas ir digitālā transformācija? Un te nu es esmu spiests atzīt, ka digitālā transformācija, patiesībā sakot, vismaz no mana viedokļa, ir tāds pats, kā Kaspars teica, buzzword. Tagad, protams, populārākais buzzword ir mākslīgais intelekts. Pirms kāda laika bija blokķēde, arī kriptovalūtas, tie bija tādi buzzwordi, un arī digitālā transformācija zināmā mērā ir tāds moderns jēdziens, un to ir nedaudz tā kā vienradzi. Jā, visi zina, kā viņš izskatās, jā, bet tad ir jautājums, cik daudz šo te vienradzi ir redzējuši. Kāpēc es tā saku? Šeit jūs redzat tādu ļoti vienkāršotu digitālās transformācijas timeline, laika līniju. Un te ir, šeit ir 6 tādi robežas stābi, par ko mēs varētu runāt. Un jāatzīst godīgi, no tiem es esmu piedzīvojis principā 5. Jā, es neesmu piedzīvojis teiksim, tādus digitālā laikmeta sākumu, tādā nozīmē, ka praktiski neesmu piedzīvojis, kad tikai uzņēmumu dzīvē sāk ieviest datorus, bet es esmu piedzīvojis personālo datoru parādīšanos, internetu parādīšanos, pašus agrīnos tātad e-komercijas portālus. Es pats esmu piedalījies vienas no pirmā interneta bankas veidošanā Latvijā. Jā, un arī tātad redzējis, veidojis produktus mobilajiem telefoniem vēl pirms bija parādījušies viedtelefoni.
Līdz ar to no mana viedokļa šī te saucamā digitālā transformācija nekādīgi nelīdzinās revolūcijai, kā to varbūt daudz viet mēģina pasniegt. Ja? No mana viedokļa tas vairāk līdzinās tādam evolūcijas procesam, tehnoloģija attīstības procesam. Nu, līdz ar to, teiksim, dabisks jautājums, ja, kāpēc tad šī te digitālā transformācija tiek uzskatīta par kaut ko revolucionāru? Mana atbilde ir tā, ka kvantitāte ir kaut kādā brīdī nebūtu netik sen, vai pirms gadiem 10, varbūt nedaudz mazāk ir pārgājusi kvalitātē, un šīs te tehnoloģijas nepieciešamība orientēties un izmantot tehnoloģijas savu uzņēmumu darbībā ir kļuvusi visaptvaroša. Tā vairs nav tur kaut kādu dažu varbūt uzņēmumu departamentu zinātība, tā nav kaut kādu dažu guru vai viedu cilvēku zinātība. Nu, pat ir pienācis tas brīdis, kad mēs visi peldam šajās te tehnoloģijās. Varbūt ne visi var izpeldēt, jā, bet pamazām mēs nonākam pie secinājuma, paredzot ļoti daudz jau ir nonākuši pie secinājuma, ka tehnoloģijas tā ir uzņēmuma ikdiena, un vai uzņēmums ar to dzīvo un pārkārtojās un pielāgojās tam, vai arī uzņēmums nedzīvo vispār. Jā. Līdz ar to runa ir par to, ka šī digitālā transformācija nozīmē, ka mēs pārveidojam uzņēmumu darbību, uzņēmumu biznesa modeļus, dažādus biznesa procesus, produktus, pakalpojumus, izmantojot visdažādākās tehnoloģijas. Pamatā, protams, lielākā daļa ir informācija tehnoloģijas, bet ir jāatcerās tas, ka digitālā transformācija nenozīmē, un varbūt viņi pat netik daudz ir par tehnoloģijām, cik par uzņēmumu vai uzņēmumiem vai organizācijām kā tādām. Un ar digitālo transformāciju ir jāsaprot uzņēmuma spēja pielāgoties, uzņēmuma spēja izmainīties, respektīvi transformēties tā, lai uzņēmums varētu dzīvot un strādāt ar šīm tehnoloģijām un attīstīties tālāk, nodrošināt savu konkurētspēju, efektivitāti, inovāciju, attīstību turmāk. Līdz ar to, lai cik tas dīvaini nebūtu vārdu salikumā digitālā transformācija, vārds transformācija varbūt pat ir svarīgāks par šo te digitālo. Jā, jo tas digitālais, tehnoloģijas, viņas eksistē vairāk vai mazāk neatkarīgi no mums, tātad viņas ir, un tas ir tā ir mūsu problēma, vai mēs viņas izmantojam vai neizmantojam. Mums ir jāspēj un jāprot tātad pielāgot savu organizāciju šo digitālo tehnoloģiju izmantošanai, proti mums ir jātransformē savu uzņēmumu, savas organizācijas, lai tad mēs ar viņām strādātu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāmaina uzņēmuma veids, kā uzņēmums funkcionē, jāmaina ir cilvēku uzskati, arī prasmes un zināšanas, lai šīs tehnoloģijas varētu izmantot. Uzreiz pārējot pie tā, kādi ir ieguvumi, kāda varētu būt motivācija veikt šo uzņēmumu transformāciju, ir jāatzīmē virkne šādu ieguvumu. Tie redzamākie parasti ir saistīti ar dažādu veidu klientu pieredzi, produktiem, pakalpojumiem, kas kļūst vai klientiem pielāgotamāki, ērtāki, saprotamāki, ātrāki, visdažādākajos veidos. Ja? Tātad klasisks piemērs tāds ļoti labi digitālo transformāciju raksturojošs ir apdrošināšana. Proti, es pieļauju, ka daudzi no jums vēl atcerās, ka kādreiz, lai
lai nopirktu apdrošināšanas polisi, bija jādodas vai nu uz šī te apdrošināšanas uzņēmumu biroju, vai bija jādodas kaut kur uz kādu lielveikalu, kur bija šo te apdrošināšanas uzņēmumu galdi. Un jāpērk šī te poliste. Nu, un tad, ja nedod Dievs, jums iestājās, piemēram, apdrošināšanas gadījums ar automobīli, tad tas vispār palika ļoti sarežģīti. Bija staigāšana, stāvēšana rindās, ņemšanās ar ekspertiem un tādā garā. Šobrīd viss tā nav. Jā, es pats ar grūtībām atceros, kad es esmu pēdējo reizi pircis polises papīra veidā. Jā, tā tad viss šī te apdrošināšana kā pakalpojums, viņi ir digitāla. Jā, jūs pērkat digitāli, pērkat polisi, jūs digitāli piesakat apdrošināšanas gadījumu, un lielākajā tiesā gadījumā jūs pat, teiksim, nenonākat nu, tādā fiziskā vai balss kontaktā ar apdrošināšanas uzņēmumu. Tā parasti šie te produktu pakalpojumi, tā ir digitālās transformācijas redzamā daļa, taču mēs nekādīgi nevaram aizmirst un izlaist to, ka būtiski nozīme digitālai transformācijai dažādu veidu tehnoloģijām ir veiktspējas efektivitātes uzlabošanā, tātad automatizācija, dažādu veidu automatizācija paliek ar vienu vieglāka un ar vienu pieejamāka. Digitālā transformācija, dažādas analītiskie rīki, lielie dati un tam līdzīgi tātad dod iespēju mums labāk pārskatīt savas organizācijas darbību, to, kā uzņēmums darbojās. Nu, tagad ar mākslīgā intelekta parādīšanos mēs varam arī ļoti efektivizēt jaunu produktu pakalpojumu izstrādāšanu, dažādu veidu, teiksim, tirgus analītiku un tādas lietas. Jā, plus šīs te jaunās tehnoloģijas mums ļauj ātrāk pielāgoties dažādām tirgus izmaiņām un gala beigās veidot pilnīgi jaunus biznesa modeļus, aizstājot vecos nolietojušos. Varētu teikt tā. Nu, šeit pavisam īsts piemērs, ja viņš gan nav vietējs, viņš ir no tādas globālas kategorijas, tātad Netflix, kas sākotnēji bija video kasešu un video disku īre, izmantojot jaunās tehnoloģijas, kļuva par globālu tātad video straumēšanas platformu. Tad viņi izmanto jaunās tehnoloģijas pilnīgi jaunu biznesa modeļu veidošanai. Nu, jūs te redzat dažādas tehnoloģijas, kas it kā veido šo te digitālo transformāciju. Tas uzskaitījums šeit slaidā, viņš ir smieklīgi īss. Patiesībā sakot, ja mēs tur sāktu uzskaitīt visādas tehnoloģijas, tad nu, tas saraksts būtu diezgan garš, un beigās mēs tik vai tā secinātu, ka nu, nav, teiksim, mēs neesam uzskaitījuši pilnīgi visas tehnoloģijas. Šīs te tehnoloģija dažādība, tehnoloģija straujā attīstība ir viena no varbūt digitālās transformācijas tādām problēmām vai izaicinājumiem, proti šīs te tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, viņas paliek ļoti tātad daudzveidīgas un bieži vien ir mulsinoši, kur te būs pareizā tehnoloģija, kuru mums izmantot, kādu rīku mums izmantot, un lai mēs nekļūdītos un lai nu, panāktu savus rezultātus, lai gal beigās uzvarētu konkurences cīņā. Jā, piemērs ir varbūt, nu, tas nav no uzņēmēja darbības, es pats kā piemērs, tad ir parādījušies daudzi dažādi rīki, mākslīgā intelekta rīki, ko var izmantot, lai uzlabotu patniekšanas procesu, lai uzlabotu akadēmisko darbu pētniecības procesu, lai uzlabotu gatavošanos lekcijām. Un es, protams, esmu spiests zināmā mērā tajā visā iedziļināties. Un tas ātrums, ar kādu šie te rīki parādās, ir, godīgi sakot, kaitinošs, vismaz priekš manis.
un nu, gribās viņus apgūt visus, jo katram tam rīkam ir kaut kādas savas, nu, žargonā sakot, labas features. Jā, bet nu, no otras puses ir jāsaprot, ka nu, kaut kur taču jānovelk robeža. Jā, jo es nevaru lietot, teiksim, nu, 10, 15 dažādus rīkus. Jā, tā ir šī tehnoloģija izvēle, sekošana tehnoloģijām, tā ir šī mulsinošā digitālās transformācijas daļa. Runājot par tātad galvenajiem elementiem, es jau principā pieskāros, ja tātad kā tās galvenās digitālās transformācijas izpausmes ir klienta pieredze, automatizācija, jauni biznesa modeļi, datos balstīta lēmumu pieņemšana, nu, un visbeidzot mākslīgais intelekts, par ko droši vien diezgan daudz būs runa nākamajos webināros. Ejot tātad dziļumā, ja, ko mēs varam darīt ar dažādiem digitālajiem rīkiem, lai uzlabotu klientu pieredzi. Tas pirmām kārtām mums ļauj personalizēt dažādus produktus vai pakalpojumus. Tas mums dod iespēju tā saucamai daudzkanālu pieejai, ja, kad klienti var piekļūt mūsu pakalpojumiem, iegūt mūsu pakalpojumus vai iegūt informāciju par mūsu produktiem vai pakalpojumiem ne tikai fiziskos veikalos, bet arī mobīlajās lietotnēs, internetē, mājaslapās, sociālajos tīklos un visur, kur citur. Tāpatās es jau minēju piemēru šeit ar apdrošināšanu, bezgalīgi daudziem dažādiem citiem produktiem un pakalpojumiem. Tātad mums ir ērtāk piekļūt. Mums ir šis piekļuves ātrums ir ļoti svarīgs. Jā. Šeit ļoti, ļoti labs piemērs ir internetbankas, piemēram. Atkal es esmu pietiekoši sens, un es vēl atceros tos šausmīgās gadījumus, kad, lai veiktu kaut kādus maksājumus, bija jāiet un jāstāv rindā un jāpilda papīri, tā saucamie slipi bankā. Tagad šobrīd, pateicoties internetu bankai un visiem šī daudzkanālu piekļuvēju bankām, godīgi sakot, man liekas, es 3 gadus neesmu bijis bankā. Jā. Nu, pēdējā laikā parādās arī pietiekami daudz dažādi risinājumi digitālai klientu apkalpošanai, chatboti un tam līdzīgas lietas. Tā gan ir, nu, no mana viedokļa, tās ir lietas, kas vēl ir pietiekami daudz jāslīpē. Nu, un pēdējā laikā ar lieliem datiem, arī ar mākslīgā intelektu, parādās vien vairāk iespējas izmantot dažādus datus, kas ir uzkrājušies uzņēmuma rīcībā, lai uzlabotu atkal uzņēmuma darbību, palielinātu efektivitāti, uzlabotu tā saucamo klientu pieredzi. Nākamais ieguvums no šīs digitālās transformācijas ir automatizācija. Tātad mēs digitālā transformācija, tehnoloģiju pieejamība bija ļauj tātad vien labāk automatizēt dažādus procesus, eksistē dažādi risinājumi, sākot no, teiksim, robot process automation līdz mūsdienās ir dažādi low-code vai no-code risinājumi, kas ļauj dažādus īpaši tā saucamos back-office procesus automatizēt cilvēkiem, kuriem nu, viņiem ir pietiekami laba domāšana, bet varbūt viņi nemāk programmēt, ir jau nonācis tik tālu. Plus, protams, šīs populārās dažāda veida klienta pašapkalpošanas iespējas un tam līdzīgi. Ko es gribētu teikt, ka šī automatizācija un dažādu procesu uzlabošana tā tad ir varbūt šīs digitālās transformācijas aizberga neredzamā daļa, un tā bieži vien ir lielāka nekā šī aizberga redzamā daļa, ko mēs saucam par klientu pieredzi. Jā, jo bieži vien, ja mēs runājam par uzņēmumu efektivitāti, par izmaksām un tam līdzīgi, tad šī automatizācija ir tas, kas dod pēc iespējas ātrāku efektu.
Es pieskaršos tam vēl arī nedaudz vēlāk, bet parasti šīs te digitālās transformācijas ceļš ir tāds, ka mēs sākam ar esošu procesu uzlabošanu, turpinām ar procesu digitalizāciju, respektīvi sākam veidot jau automātiskus procesus, un tad, nu, gribu vai negribu, mēs nonākam pie digitāliem biznesa modeļiem, pie digitāliem produktiem un pakalpojumiem. Viena lieta, ko digitālās transformācijas nu, teiksim, kontekstā šobrīd vairs nevar nepieminēt, ir mākslīgais intelekts. Dažādi šie te mākslīgā intelekta rīki neiedomājami reizēm uzlabo darba ātrumu, darba efektivitāti un, nu, ļauj veikt dažādu automatizāciju, analītiskus darbus un tam līdzīgi. Atkal, teiksim, tā piemērs no manis paša dzīves, man kā pasniedzējiem ir jāveido šie saucamie, angliski tie saucās kursu outline, proti kursu sadalījums pa lekcijām, tātad, kas ir, nu, katrā lekcijā, ko es plānoju darīt, cik daudz lekcijas, cik daudz pastāvīgie darbi, kādi uzdevumi un tam līdzīgas lietas. Normāli, lai vienu šādu te kursu saplānotu, man parasti aiziet, nu, 2 nedēļas. Reizēm, ja teiksim, tad 2-3 nedēļas. Šobrīd izmantojot to pašu ChatGPT, es esmu uztrenējis sev personālo asistentu šajā te jomā. Principā man šāda kursa plānošanai aiziet nu, maksimālais 2 dienas. Ja, un no tā lielākā daļa laika aiziet nu, pārlasot, ko tad ChatGPT ir ģenerējis un teiksim, koriģējot, ieviešot kaut kādas savas tur izmaiņas, uzlabojumus un tādas lietas. Ja. Tātad šobrīd es teiktu, ka mākslīgais intelekts ir kļuvis par tādu nu, katalizatoru digitālajai transformācijai un nu, pat ir teiksim, nonācis tik tālu, ka ja jūsu darbinieki māk viņu pareizi izmantot, tad tas var dot milzīgas priekšrocības attiecībā pret konkurentiem, nu, kaut vai ātruma ziņā. Ja, tātad ar šo te mākslīgo intelektu saistīta lieta ir datos balstīta lēmumu pieņemšana. Jā, proti atkal uzņēmumos bieži vien ir uzkrājies milzīgs daudzums datu, un šos te datus šobrīd mēs varam daudz efektīvāk apstrādāt, lai izdarītu dažādus secinājumus par iespējamiem uzlabojumiem un iespējamu, teiksim, produktu pakalpojumu attīstību, kaut kādu procesu uzlabošanu un tam līdzīgām lietām. Atkal atgriežoties pie mākslīgā intelekta, viens piemērs ir tāda lieta daudzos uzņēmumos, ir tāda lieta kā datu centri. Bieži vien šie te datu centri uzkrāja, es atvainojos, ierakstus, klientu sarunu ierakstus vai veidot tā saucamos tiketus ar klientu sūdzībām. Viņi uzkrājās, bet līdz šim viņus bija diezgan grūti kaut kā analizēt un sistematizēt. Nu, šobrīd ar mākslīgā intelektā dažādu risinājumu palīdzību, pat principā bez risinājumiem, izmantojot to pašu ChatGPT, ir jau parādījušās iespējas gluži labi, teiksim, tādu nu, parastu darbinieku līmenī analizēt šo te informāciju un izdarīt kaut kādus secinājumus. Nu, un tad pats, teiksim, tāds svarīgākais nu, no mana viedokļa, ko stimulē digitālā transformācija, tas ir dažādu jaunu biznesa modeļu veidošanās. Šeit mēs varam runāt par inovācijām, kas veido jaunus biznesa modeļus, jaunus produktus vai pakalpojumus. Šeit ir tikai daži piemēri. Jā, patiesībā sakot, tās jaunās tehnoloģijas paver daudz lielākas iespējas nekā līdz šim veidot kaut kādus jaunus produktus vai risinājumus. Pēdējā laikā tāds, nu, teiksim, atkal jālieto šis termins buzzword,
Viņš gan nav tik pamanāms, ir tā saucamie platformu biznesa modeļi, proti ar vienu vairāk parādās dažādi pētījumi un dažādi ieteikumi, kā uzņēmumi savus biznesa modeļus varētu pārvērst par platformu biznesa modeļiem, tādējādi pirmām kārtām panākot izaugsmi, panākot, teiksim, lielāku konkurētspēju un aptverot lielāku klientu skaitu. Kāpēc tas ir kļuvis iespējams? Redziet, platformu biznesā ļoti svarīgi tā saucamie tīkla efekti, network efekts angliski runājot, un savulaik, fiziskā, nedigitālā pasaulē šo te tīklu izveidot bija pietiekami sarežģīti. Šobrīd digitālā pasaulē tātad šos te tīklus veidojot tā saucamos network efektus, digitālās tehnoloģijas, internets ļauj to darīt daudz, daudz vieglāk un daudz ātrāk. Lūk, tātad, runājot par digitālo transformāciju kā par procesu, pirmām kārtām jāatcerās, ka tas ir nepārtraukts process. Ja? Tātad vai jūs braucat šeit vilcienā vai skatāties, kā vilciens aizbrauc projām gar peronu. Tātad jums ir jāspēj ielikt šajā te digitālo tehnoloģiju vilcienā, sauksim to tā, un jāspēj turēties līdzi, sekot šīm te tehnoloģijām un izmantot šīs te tehnoloģijas. Citādi, ja jūs viņus neizmantojat, neadaptējat, jums pastāv risks zaudēt konkurētspēju, zaudēt šīs te konkurētspējas priekšrocības. Kā jau es teicu, tas varbūt ir šī digitālās transformācijas grūtā puse, sarežģītā puse, sekot tehnoloģijām un spēt viņas pietiekoši ātri ieviest, izdarīt pareizo izvēli, kuras tehnoloģijas izmantot, kuras varbūt nav tik perspektīvas un prast tātad izmantot šīs savas konkurētspējas uzlabošanā. Kādas ir problēmas ar digitālo transformāciju, ar digitālās transformācijas īstenošanu? Pirmām kārtām, kā jau es teicu, tātad terminā digitālā transformācija ir galvenais vārds. Jā, līdz ar to ir dažādi veidi, mēs to varam saukt par strateģiskiem, organizatoriskiem ierobežojumiem, bet parasti lielākās problēmas ir saistītas ar cilvēkiem pašiem. Tātad cilvēki negrib mainīties, bieži vien mums, teiksim, nav plānā un mēs darbojamies juceklīgi, un tas, kā zinām, parasti ar neko labu nebeidzās. Jā, mums ir tātad jāmaina uzņēmuma kultūra, ir jāmaina uzņēmuma struktūra, ir jāizglīto darbinieki ne visi grib izglītoties, un bieži vien ir tāds arguments, ka mēs tā darām kopš 17. gadsimta, un kāpēc kaut kas ir jāmaina. Lielākos uzņēmumos bieži vien ir šis te vadības atbalsta trūkums, ja, proti vadība mēģina tātad šajos te lielajos uzņēmumos visu kaut kā veikt un īstenot ar rīkojumiem. Nākamās problēmas, tām es faktiski pieskāros, ja, ir dažādi veidi tehnoloģiskie riski, tehnoloģiski ierobežojumi. Bieži vien uzņēmumu šī IT infrastruktūra ir vēsturiska, ļoti sena, un viņa ir, teiksim, tik sena, ka šobrīd, lai to mainītu pret kaut ko jaunāku, modernāku, šīs te investīcijas ir nepieciešams ļoti lielas. Tātad nav bijuši šī te pakāpeniskā izaugsme. Tāds klasisks piemērs ir bankas, jā, kurām šīs te banku tā saucamās platformas bieži vien ir desmitiem gadu vecas, vai kaut kādi šo te platformu elementi, un šobrīd viņi sadurās ar būtiskām problēmām, šīs te infrastruktūra attīstīt, pārveidot, un tas viņām stipri vien maitā dzīvi konkurencē ar tā saucamajiem fintech uzņēmumiem, kuri izmanto modernākas tehnoloģijas, un līdz ar to viņi ir vienkārši kustīgāki, ātrāki, viņu produktu un pakalpojumi
ir labāki. Un lūk, vēl viena lieta, ko es gribētu izcelt, kas parādās līdz ar digitālo transformāciju, ir dažādi kiberdrošības riski, plus, diemžēl, pēdējo ģeopolitisko notikumu kontekstā šie te riski ir būtiski pieauguši. Un nu, arī jāņem vērā tas, ka jaunās tehnoloģijas bieži vien ir saistīts ar dažādiem riskiem, kas vēl nav īsti apzināti, plus bieži vien uzņēmumi tik ļoti aizraujās ar šo te digitalizāciju, ka bieži vien neapzināti riskē ar kaut kādiem drošības faktoriem. Nu, un tad tas, par ko mēs varam runāt, vēl ir par cilvēku resursu un prasmju ierobežojumiem, proti cilvēki ir dažādi, viņu spējas, viņu zināšanas ir dažādas, un daļa no šīs digitālās transformācijas ir nu, tātad cilvēka apmācība. Bieži izskan arī runa par to, ka tā teikt par konkurenci, lai iegūtu kvalificētus speciālistus, kaut gan, nu, pamazām augot digitālajai izglītībai, šī te problēma varbūt arī samazinās. Nu, un tad vēl viena lieta ir, kas ir neizbēgama digitālās transformācijas sastāvdaļa. Tā ir iekšējā apmācība, proti organizācijām, uzņēmumiem ir pašiem jārūpējās par to, lai viņa darbinieki mācītos, lai apgūtu jaunas prasmes. Nu, un visbeidzot, tātad mēs varam runāt par finanšu ierobežojumiem. Jā, tātad bieži vien šī digitālā transformācija ir saistīta ar to, ka mums uzreiz ir jāiztērē pietiekami liela nauda, lai iegūtu šīs tehnoloģijas, lai iegūtu šīs programmatūru, ir jātērē nauda darbinieku apmācībai. Bieži vien tātad šī atdeve no jaunajām tehnoloģijām ir grūti aprēķināma. Ja, piemēram, šobrīd arī mākslīgā intelekta izmantošanu zināmā mērā kavē tas, ka ir ļoti grūti aprēķināt, cik tad mums kāda būs atdeve no investīcijas tajā vai citā mākslīgā intelekta rīkā, ja, un galu galā, kādu mēs amortizācijas periodu tam visam pieņemsim. Ja, tātad tehnoloģijas prasa naudu, dabiski, ka ne visiem šie te līdzekļi ir neierobežotā daudzumā, ja, un līdz ar to jautājums ir, ar ko tad sākt un ko darīt mazam vidējam uzņēmumam Latvijā. Tātad gandrīz visi uzņēmumi ir vidēji vai mazi, ja, kā viņam saka digitālo transformāciju. Uzreiz gribu pateikt, ka digitālā transformācija kā revolūcija pa spēkam ir tikai tiešām ļoti lieliem un resursiem bagātiem uzņēmumiem, kuri var iztērēt, var tiešām nozīmē miljonus, lai transformētos, un lielākā daļā uzņēmumu, teiksim, uzņēmumu rīcībā šādu līdzekļu parasti nav. Ja, tātad jautājums ir, ko darīt. Ja, atbilde ir pavisam vienkārša, ka ir jāsāk pakāpeniski, ir jāsāk, kā es saku, no viena stūra, un jāsāk ar tādām lietām, kuras mēs no sākuma varam, žargonā sakot, pacelt, un kuras rada vērtību uzreiz, lai šos te varētu dabūt, zināt, tādu ieskrējienu šim te digitālās transformācijas procesam. Lūk, ko tad darīt? Jā, principā vienmēr ir ieteicams sākt ar nelielu plānu. Jā, līdz ar to runa ir par to, ka mēs apzinām savu saimniecību, apzinām tās lietas, ar kurām mēs varam vai gribam sākt. Jā, bieži vien, teiksim, tās lietas, kur mēs visātrāk varam ieviest kaut kādus digitālos risinājumus. Tie var būt, par piemēru, kaut kādi uzņēmuma procesi,
kas mums ir pietiekami svarīgi no vienas puses, no otras puses šie te procesi ir pietiekami vienkārši, lai mēs varētu sākt ar viņu automatizāciju vai digitalizāciju vai automatizāciju. Ja jums ir domas par e-komerciju, tad tas var būt internetu veikals, kas mūsdienās arī jau ir pietiekami nu, vienkārša lieta, vai nu, kaut kas cits. Jā. Šeit ir svarīgi pateikt, ka jums ir nu, uzņēmumu vadībai, uzņēmumu īpašniekiem ir šī te sava saimniecība jāsaprot, jāapzina un jāparaugās uz šo te uzņēmumu biznesa modeli no procesu viedokļa un ir jāsaprot, kādi procesi veido šī te uzņēmuma darbību un tā jāsaprot tā saucamā procesu procesu arhitektūra, jā, un tas ļauj izvēlēties mums tos procesus, tās lietas, no kurām mēs varētu sākt, kuras mēs varētu digitalizēt, kuras mēs varētu automatizēt. Jā, tā normālā, nu, maza vidēja uzņēmuma digitālā transformācija parasti notiek tādējādi, ka mēs apzinām šos te manuālos tā saucamos procesus, un mēs automatizējam, uzlabojam digitāli kaut kādas tās sastāvdaļas. Ja? Tātad klasiski, teiksim, gājiens ir, ka mēs nolikvidējam papīru. Tā vietā, lai pārnēsātu papīru, mēs sākam tātad pārvietot informāciju digitāli. Tas var būt dažādi failu veidā un tam līdzīgi. Nākamais solis ir digitāli automatizēti procesi. Mēs principā tātad pārveidojam esošos procesus tādējādi, ka mēs viņus varam automatizēt nu, vairāk vai mazāk pilnībā. Un tā pamazām mēs varam automatizēt visu vai lielāko daļu uzņēmumu procesu. Nu, un, ja mēs esam pietiekami veiksmīgi un radoši, tad viss tā rezultātā mēs nonākam pie tā saucamā biznesa modeļa digitalizācijas. Un, ja mēs pie tā esam nonākuši, tad mēs jau varam teikt, ka mēs esam digitāli transformēts uzņēmums. Jā, tad nedaudz pieskaroties to, es pieļauju jums stāstīs vēlāk, jā, tātad kā mēs strādājam ar procesu. Mēs viņu sākotnēji apzinām, tātad izanalizējam šo te procesu, dažādas nepilnības, vājās puses, laika patēriņa un tam līdzīgi, gal galā informācija, kas cirkulē šī te procesa veikšanai. Mēs kartējam šo te procesu, vizualizējam, jau šeit sāk parādīties, var sākt izmantot dažādus digitālos rīkus, kādi ir pietiekami daudz riņķi un apkārt, un veicam šī te procesa optimizāciju, respektīvi izmetam ārā no turienes nevajadzīgos soļus, sakārtojam viņu nu, loģiskā pareizā secībā, un tas mums ļauj jau ķerties pie šīs te procesu uzlabošanas. Virzoties tālāk, ja, nu, ir ieteikums, es jau arī pieskāros, tātad mēs varam sākt ar kaut kādiem nelieliem digitāliem eksperimentiem. Tātad mēs varam veikt kaut kādu e-pasta mārketingu, veikt kaut kādus chatbotus uzlabojumus savā mājaslapā, izmantot dažādas iekšējās komunikācijas rīkus un tam līdzīgi. Jā, tātad šeit jūs redzat, nu, te ir pietiekami daudz dažādi rīki, ko mēs varam izmantot, piemēram, dokumentu pārvaldībai, projektu vadībai, uzdevumu organizēšanai, jā, klientu attiecību pārvaldīšanai, nu, un citiem vienkāršiem risinājumiem. Šādu rīku riņķi un apkārt ir pietiekami daudz, atliek tikai izvēlēties pareizo. Mēs varam sākt ar savu tā saucamās digitālās klātbūtnes uzlabošanu, proti tātad uzlabot uzņēmumu mājaslapu, padarīt viņu pietiekami atraktīvu. Atceramies, ka dažādi digitālie rīki ļauj mums veidot šo te divpusējo komunikāciju ar klientiem. Ja, tad atceramies, ka uzņēmuma mājaslapa nav tikai uzņēmuma brošūra internetā,
Mēs varam tātad pievienot dažādu veidu tiešsaistes maksājumus, piemēram, šajā, ja mums ir internetu veikals. Nu, un būtiska, teiksim, šī te digitālās transformācijas sastāvdaļa ir dažādi sociālie tīkli, kur mēs varam veidot savu šo te, nu, stratēģiju, lai veicinātu savu uzņēmumu atpazīstamību, lai veicinātu savu uzņēmuma pārdošanas rezultātus. Piemērs no dzīves, kurā es nu, nedaudz pret savu gribu biju iesaistīts, nu, pareizi nevis iesaistīts, bet process, kur es vēroju, digitālās transformācijas process, ko es vēroju, ir tāds, ir tāda mājaslapa, kur var iepirkt dažādas, nu, žargonā runājot, advancētas preces turismam, saucās veikals ceļotājs LV. Jā, nu, es nesauktu vārdā, tas uzņēmuma nosaukums ir citādāks. Jā, proti, sākotnēji šis te uzņēmums tirgoja fiziskā veikalā, tirgoja visu šīs te preces, nu, turismam, tādam advancētam, profesionālam turismam. Nu, lūk, un sākās Covid, un skaidrs, ka uz šo te fiziskā veikalu, nu, vairs vienkārši nevarēja iet. Ko šis te uzņēmums darīja? Viņš ļoti ātri saprata, ka nu, ir jāveido internetu veikals, ko viņi arī izdarīja. Jā, izveidoja internetu veikalu, tad viņi saprata, ka ir nepieciešama arī dažādi tur norēķina iespējas, pieslēdz šim te internetu veikalam norēķina iespējas, un nu, šis te internetu veikals aizgāja. Un viņš pavilka līdzi tātad citus procesus, un es faktiski, teiksim, nokļuvu saskarē ar šo te uzņēmumu tajā brīdī, kad viņi bija atklājuši, ka viena lieta ir internetu veikals, cita lieta, lai nodrošinātu, teiksim, nu, preces pieejamību, lai galu beigās nodrošinātu iespēju izpildīt šī te klientu pasākumu, ir noliktavas uzskaita. Un tajā brīdī uzņēmums jau nodarbojās ar to, ka viņi ieviesa noliktavas uzskaites programmu un jūdza šo te vienoju šo te programmu kopā ar internetu veikalu. Jā, kādi bija rezultāti? Rezultāti bija tādi, ka tātad šī te programma pirmām kārtām palielināja, nu, ja visi šie te uzlabojumi palielināja klientu apmierinātību, jo vienkārši bija tas, nu, ļāva uzņēmumam pārdot tikai tās preces, kas viņiem patiešām ir noliktavā, tātad atviegloja šo te internetu veikalu darbību, atviegloja arī plānošanu un preču pasūtīšanu un daudz citas lietas. Jā. Nu, šobrīd tas uzņēmums eksistē, protams, jā, šis screenshots ir burtiski no vakardienas, viņš ir arī izaudzis fizisko veikalu ziņā, sākotnēji viņiem bija viens veikals, tagad man liekas, ka ir 3, un tas veikals, nu, teiksim, uzņēmums priekš Latvijas izmēriem ir pietiekami liels. Jā, un tai pašā laikā visu šo te procesu digitalizācijas rezultātā tur strādā, man liekas, tikai 10 cilvēku šobrīd. Nu, varbūt vairāk ņemot vērā to, ka ir pieaudzis nu, šis te fizisko veikalu skaits, jā, tātad, nu, tur pārdevēji droši vien. Zināms, skaits pārdevēju strādā, jā. Tātad, nu, manuprāt, diezgan labs piemērs šai digitālajai transformācijai, kas kaut kādā mērā bija uzsākta spiestā kārtā Covid laikā, veidojot šo te internetu veikalu. Jā, tātad uzņēmums sāka no relatīvi vienkāršas lietas, jo nu, mūsdienās patiešām uzbūvēt internetu veikalu pateicoties dažādiem digitāliem rīkiem ir diezgan vienkārši. Un tas pavilka līdzi tātad tālāko uzņēmumu rīcību, ja tātad noliktavas automatizāciju un dažādu citu procesu automatizāciju. Ja? Tātad, manuprāt, ļoti labs piemērs, nu, tāda mazvidēja uzņēmumā
digitālajai transformācijai. Tā, tas man šobrīd ir viss. Es nezinu, kas par vai ir iespēja uzdot jautājumu. Tā, jautājums, jā, es sākumā nepateicu, droši varat uzdot. Vienu jautājumu paspēju atbildēt par ierakstu, ja viņš būs Facebookā pieejams, kamēr cilvēki domā jautājums. Man ir viens jautājums, Jā. kurš parasti uzņēmumā uzņemās šo iniciatīvu vispār? Tā ir vadība vai tomēr nav, ja viņi skatās no skaitļu puses, kas vispār ir entuziasti? Vai ir kādi specifiski tādi cilvēki? Nu, tas ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma. Ja tas uzņēmums ir šis te mazais vidējais uzņēmums, tā parasti ir vadība. Ja, tā parasti ir vadība, bet nu, ko es esmu ievērojis, ja, ka tur tā distance starp vadītāju un normāliem cilvēkiem ir pietiekami maziņa, ja, un tas veidojās, teiksim, šī te vajadzība pēc kaut kāda jauna digitāla rīka izmantošanas iekšējā komunikācijā. Kādam tā tad parādās šī te ideja, ja, un tad viss tas tālāk ir atkarīgs no šo te vadītāju iniciatīvas. Lielākos uzņēmumos bieži vien tie ir kaut kādi entuziasti. Tādi, nu, lielos uzņēmumos parasti ir cilvēki, kuriem, nu, kā saka, vairāk pa visu vajag, jā, un viņi sako tehnoloģijām un nāk klajā ar jaunām idejām. Bet tas nākamais solis, proti, cik veiksmīgi šī transformācija notiks vai nenotiks, tas viennozīmīgi ir atkarīgs no uzņēmuma vadības. Jā, visas transformācijas vienmēr nāk no vadības. Ja viņas nenāk no vadības un notiek kaut kādas izmaiņas, tad tas ir nu, revolūcija, lai nelietotu vārdu dumpis. Jā, un kā no otras puses, ja vadība ir uzņēmusies, grib ieviest, bet pats esmu novērojis, ka cilvēki tajās tādā veidā analogajās vai jau pierastajās sistēmās, ka viņiem daudz nav jādomā un jāmainās, kā viņiem iestāstīt vai kā viņus uzmanīt pat, ka viņi to dara, nevis aiziet pie vecajām sistēmām. Nu, ir tā, ka nu, pirmām kārtām te atkal runājot par transformāciju, ja šī uzņēmuma transformācija, tā ir vesela personāla vadības zinātne. Jā, nu, parasti ir pirmām kārtām nu, tas, ka ir jābūt kaut kādam plānam, stratēģijai, uzņēmumu vadībai, jāprot darbiniekiem parādīt, ka pirmām kārtām tā kā mēs dzīvojam, līdz šim dzīvot nevar, jā, un tas jaunais stāvoklis noteikti būs labāks nekā esošais stāvoklis, nu, tad ir jāorientējās. Vienmēr ir cilvēki, kas grib mainīties, viņi ir kā 20%. Jāorientējās uz šiem te cilvēkiem, plus jāņem vērā, ka vēl 60% cilvēku ir tādi, kuri nu, grib mainīties, bet viņi nezin, ko darīt. Viņiem jāpasaka priekšā. Jā, un nu, jūs esat dzirdējuši tātad par šiem te mazajiem solīšiem, jā, par mazajām uzvarām un tam līdzīgi svarīgi, teiksim, nu, to visu to darbību virzīt tādā veidā, jā. Un, nu, un vēl viena tāda cilvēka īpatnība, cilvēki grib spēlēt uzvarošā komandā. Restīvi, ja cilvēki redz, ka tā nu, cilvēku grupiņa, nu, viņai ir kaut kāda panākuma, skaidrs, ka viņi grib pievienoties. Nu, un tad pats svarīgākais angliski tāds izteiciens walking the talk, jā, respektīvi, ka cilvēkiem ir jāredz, ka vadība ne tikai runā par transformāciju, bet viņi paši ir gatavi transformēties un viņi to lietu atbalsta un visādi veicina. Nu, manā, teiksim, pieredzē tas ir tas, kur parasti uzņēmumi iekrīt. Ja, bet nu, transformācijas tā ir vesela zinātne. Es tagad ļoti, ļoti vulgāri to pārstāstīju. Bet nē, piekrītu. Noteikti, ka tas ir tas piemērs jārada. Un kas tad pēdējais runāja par tiem vilcieniem un ielikšanu, bet kas ir tie galvenie atslēgas punkti, lai turpinātu tie inovācijas un
veicināties digitālā transformācijā, lai tas tikai nebūtu tas viena veida, viena reizes projekts, kā tu teici. Nu, galvenais ir neapstāties. Jā. Nu, tā arī teiksim, tāds klasisks tāds, pusdigitālās transformācijas piemērs ir nu, kaut kāda procesa automatizācija. Jā, mēs automatizējam kaut kādus procesus, un tam parādās kaut kāds ekonomisks efekts, nu, kas parasti izpaužās tādējādi, ka peļņa ir lielāka nevis tāpēc, ka uzņēmumi ir ienākumi ir lielāki, bet tāpēc, ka izdevumi ir mazāki. Jā. Un ļoti daudziem uzņēmumiem tas ir pietiekami. Viņi pie tā apstājas. Jā, un galvenais, nu, manuprāt, galvenais ir nepazaudēt šo te, nu, uzņemto inerci, uzņemto ātrumu un tikt tam pāri, jā, virzīties tālāk, ja tā tad ir šie te, nu, angliski tas termins continuous improvement. Jā, un pilnīgi visās, teiksim, procesu uzlabošanas teorijās, gan tur Lean, gan Six Sigma, gan, kas tur vēl ir, teiksim, reengineering un tam līdzīgi. Pilnīgi visur ir teikts, ir tas tā saucamais Deminga cikls, ja, kur viena no sastāvdaļām ir tā tad analizējam un turpinām uzlabojumus. Galvenais neapstāties šeit. Ja, kaut gan ļoti daudz uzņēmumus to iekrīt. Viņi panāk to sākotnējo pirmo efektu, nu, es nezinu, pieņemsim 10% uzlabojumu izmaksās, un viņi pie tā apstājās. Jā. Paldies, Aldi, šodien tev par pamatu izstāstīšanu. Cerams, klausītājiem noderēja. Ieraksts būs pieejams Facebookā, un ceturtdien jau runāsim par stratēģiju, kā jāskatās, ar ko jāsāk, ir kā novērtēt KPIs, kā pie tā metrikas, un arī saprast, kā tieši noteikt šos digitalizācijas mērķus un izvērtēt iespējas automatizācijas jau padziļinātāk. Kā paldies! Jā, Tālāk, lai paldies! tev vislabāk!